No, un tad atkal kāds vidosiks. Tātad veltījums vecākiem, topošajiem, esošajiem, kam tieši mazi bērniņi līdz tiem 5 gadiem, 5 līdz 7 gadiem, kad viņai veidojās tas zemapziņā nogruntējās viss to, ko viņš apkārt redz, dzird, sajūt un tā tālāk un tā tālāk. Tātad ar visu maņu orgāniem. Ieteikums vecākiem, kā Talsos ir parūpējušies, bērnu laukumiņu arī uztaisījuši. Nāciet ar tiem bērniņiem, it sevišķi tiem, kam ir hiperaktīvie bērniņi, un nevis viņam aizliegt un pateikt, te man neārdies vai kaut ko, bet atnākt ar viņu uz tādu laukumiņu, un lai viņš šeit izpaužās tas bērniņš un tiešām nogurst, jo tas viņam pēc dabas dots un viņam ir jāizpaužās. Tas tik ieteikums, protams, tāds ir. Pārējais ir mīlēšana, mīlestība, veltīt laiku bērniņām un ļaut izzināt pasauli pašam. Tā kā, protams, stāvēt klāt un to vaktēt un skatīties, protams, lai bērns pats sev pāri nenodara, bet ļaut tātad ar viņam izzināt. Viens piemērs bija Tukumā pie sliedēm vilciens ne tūmā neviens nav. Māmiņa stāv 3 metri no sliedēm, bērniņš grib aiziet apskatīties, kas pie tām sliedēm, kas tur ir. Un mamma neaiziet līdz tam bērniņam, nepaliek tos pāris solīšus un nepastāv blakus un parādīt, redz, ten nav jābaidās, ten viss ir kārtībā, bet vilciens jābūt uzmanīgam, tā kā paskaidrot tam bērniņam, ja? Tas bija kaut kādi, apmēram 4 varēja būt gadiņi, plus mīnus kaut kā tā. Tieši, kad nevis aizliegt viņam, tev te jābaidās, bet tieši iet ar viņiem to, ko bērniņš grib uzzināt, to ļaut viņam arī uzzināt. Protams, kontrolēt kaut kā, tas pašam adekvātam vecākam jāsaprot, protams, ja. Tā kā tādā veidā. Tas, protams, mans ieteikums, un ne obligāti tas jādara, bet pietiek jau, tā kā es teicu, ka to dara bērndārzos un skolās par to verga audzināšanu, ja. Tā kā, ja bērnam saka, nedara šito, tu darīsi šitā, tu nedarīsi šito, tas ir pilnīgi pretēji viņa dabiskajām vajadzībām tam bērnam, to, ko viņš grib. Jo bērniņš, kad piedzimst, viņš piedzimst kā tukša grāmata, kā datoru var salīdzināt. Veikalā iegādāt pieņemsim datoru, viņš arī tukšs, viņam nav neviena programmiņa iekšā, un tad tās programmas lēnām sāk uzstādīt. Un tad mums, jo mēs saprātīgāk tās programmas uzstādīsim, nedarīsim viņam pāri, neļausim citiem darīt pāri, jo mums būs labāka pasaule, gudrāki bērniņi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā manas rūpes ir par to, lai augtu bērni nākamās paudzes normāls un lai nebūtu vergi, lai viņiem nebūtu tās uzstādītās programmas un tā tālāk un tā tālāk. Tas nav viegli, un tā kā tās programmas ir dabūnams nost un pašiem vecākiem, tas ar hipnoterapiju, tas ir iespējams, un to var salabot, ja? Bet tas ir jādara, tā kā tāds. Ja to neizdara, tad tas cilvēks pa dzīvu kuļās visādi, un kā no kuram sanāk, ja? Tā kā tā, mīlēsim savus bērnus un rūpēsimies par viņiem un spēlēsimies bērnu laukumā un ļausim izpausties un tā tālāk un tā tālāk. Kaut kā tāds vidojšiks no manis atkal. Vēl ko es gribēju pieminēt, tātad tiem, kuriem liekas, ka es pat traku kaut ko saku, tātad tur, ko es mācos, Amerikas Hipnozes akadēmijā, dibinātais, Pāvils Dimitrijevs. Viņam ir savi kanāli arī, un varat paskatīties, ko viņš tur stāstā. Tad jums austiņas vispār novītīs. Ja manējais teksts jau liekas traks, ja, tad tur nu būs, un tur ir patiesība. Ja? Tā kā tādā veidā. Un tiem, kas grib, tiem var paskatīties filmu Matrix. Tie, kas ir redzējuši, tad noskatīties viņu vēlreiz. Tā kā
pamatu lietas tajā filmā ir tādas, nu, tās idejas tādas, kā ir diezgan patiesas tāds. Un filma Idiokrātija. Ja, tāda var paskatīties, uz ko pasauli iet, kāda viņa izskatīsies pēc, nu, visticamāk izskatīsies pēc 500 gadiem. Ja? Tā kā tādā veidā. Un labi, līdz nākamam vidojšikam atkal. Čau!